Čau visiem! Nu, ko tad mēs te darām? Darbojamies ar dabīgo šīferi, jeb dabīgo slānekli ar vadošo pasaules ražotāju Kupapīs Zāras. Un konkrēti šeit mums ir H2 modelis 40x25 cm izmērā un biezums aptuveni 5 mm. Nu, kaut kas jau ir sadarīts, reko fasādīti jau te diezgan daudz ir uzlikta. Pa fasādu varbūt kādā citā momentā. Un tas, ko šobrīd darām, tas ir, mēs gatavojam dabīgā šīfera plāksnes pirmajai apakšējai rindai, jo jumts arī būs no dabīgā šīfera. Un tā kā dabīgo šīferu ieklāja dubultajā klājumā, tad viss jāsagatavo tā, kam tām jābūt. Un šobrīd gatavojam šādas te plāksnītes, kas nāks pirmajai apakšējai rindai ar noteiktu garumu. Šeit esam uzlikuši tā kā šabloniņu, lai te mums tās visas plāksnes ir vienādas pēc izmēra. Un ar šo te lūk instrumentu mēs tās plāksnes sagarinam. Tāda dabīgā šīfera giljotīna akurāt to plāksni nogriež tieši tā, kā mums vajag. Un nav šajā gadījumā jāstrādā ar dabīgā šīfera āmuru, jo mēs tad iegūstam smuku griezumu un varam izmantot no lielās plāksnes abas lūk šīs te daļas. Seko līdzi, un ja kādi jautājumi droši raksti mums komentārā vai uz info@rooftech.lv. Čau!